un Satversmes tiesas likuma 16. panta 1. punktu, 17. panta 1. daļas 11. punktu un 28. pantu Rīgā 2023. gada 1., 2. un 8. novembrī tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos izskatīja lietu par likuma par pagaidu papildu prasībām Saeimas deputātu un pašvaldības domu deputātu darbam 2. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam un 101. panta 1. daļai. Secinājumu daļa. Izskatāmajā lietā pieteikumu iesniedzēja lūgusi vērtēt apstrīdētās normas atbilstību Satversmes 96. pantam un 101. panta 1. daļai. Līdz ar to Satversmes tiesai, ņemot vērā izskatāmās lietas būtību, ir jānosaka efektīvākā pieeja šīs atbilstības izvērtēšanai. Apstrīdētajā normā bija ietverts priekšnoteikums tam, lai pieteikumu iesniedzēji no 2021. gada 15. novembra varētu piedalīties Saeimas darbā. Lietas dalībnieku argumenti pēc būtības attiecas uz to, vai ar apstrīdēto normu noteiktais pieteikumu iesniedzējs, Saeimas deputāts, tiesību ierobežojums bija tiesisks. Ņemot vērā minēto, izskatāmās lietas pamatjautājums ir šāds. Vai apstrīdētajā normā noteiktais liegums deputātam piedalīties Saeimas darbā atbilst Satversmes 101. panta 1. daļā ietvertajām tiesībām piedalīties valsts darbībā? Tādējādi Satversmes tiesa vispirms izvērtēs apstrīdētās normas atbilstību Satversmes 101. panta 1. daļai. Satversmes 101. panta 1. daļa nosaka, ka ikvienam Latvijas pilsonim ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties valsts un pašvaldību darbībā, kā arī pildīt valsts dienestu. Ja persona ir ievēlēta Saeimā, tad Satversmes 101. panta 1. daļa attiecināma arī uz tiesībām pildīt deputātu amatu bez tādas iejaukšanās šā amata funkciju izpildē, kas būtu pretēja vispārējiem tiesību principiem un Satversmē noteiktajām tiesībām. Arī Eiropas cilvēktiesību tiesa uzsvērusi, ka ievēlēšanas gadījumā deputātam ir tiesības pildīt deputātu pienākumus. Satversmes tiesa atzinusi, ka Satversmes 101. panta 1. daļu papildina un precizē Satversmes 5. pants, kas nosaka Saeimas deputāta tiesisko statusu. Tas nozīmē, ka Saeimas deputāta pienākums ir būt par tautas priekšstāvu. No Satversmes 5. panta izriet, ka deputāts iegūst brīvo pārstāvības mandātu, kura galvenais mērķis ir pasargāt deputātu no citu personu ietekmes un ļaut lēmumiem Saeimā veidoties autonomi. Brīvā pārstāvības mandāta princips rada priekšnoteikumus tam, lai deputāts vienotos ar citiem deputātiem par Saeimas lēmumu saturu un tādējādi veicina Saeimas lemtspēju. No šī principa Saeimas deputātam izriet virkne tiesību, tostarp piedalīties Saeimas sēdēs, runas tiesības un tiesības balsot, kā arī tiesības iesniegt priekšlikumus, būt Saeimas komisiju un apakškomisijas sastāvā, piedalīties komisijas sēdēs, kā arī lemt par komisijas kompetencē esošiem jautājumiem un balsot par tiem. Tiesībām piedalīties Saeimas sēdēs, runas tiesībām un balsošanas tiesībām ir izšķiroša nozīme deputāta darbībā. Deputāta tiesības tiktu būtiski vājināts, ja viņam liektu mutvārdos aizstāvēt savas iniciatīvas, pārliecināt citus deputātus par savu ideju un priekšlikumu nozīmību. Deputātu tiesības piedalīties Saeimas sēdēs un balsošanas tiesības nevar tikt atņemtas pēc būtības, bet var tikt ierobežotas, lai nodrošinātu Saeimas funkcionēšanu. Arī Eiropas komisija par demokrātiju caur tiesībām, Venēcijas komisija, vērsus uzmanību uz to, ka deputāta tiesībām piedalīties parlamenta sēdēs, izmantojot savas valsts tiesības, ir izšķiroša nozīme, un tās ir neaizstājamas deputāta aizsardzībai un darbības nodrošināšanai. Atbilstoši apstrīdētajai normai, Saeimas deputātam, lai viņš varētu piedalīties Saeimas darbā,
bija jāiesniedz Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisijai certifikāts vai Klīniskās universitātes slimnīcas speciālista vai koncīlija atzinums par vakcinācijas atlikšanu uz noteiktu laiku kopā ar certifikātu par negatīvu COVID-19 testa rezultātu. Kā izrietēja no likuma 1. panta, ar Saeimas darbu ir saprotama Saeimas deputātu dalība Saeimas, tās komisiju, speciāli izveidoto komisiju, apakškomisiju, deputātu grupu, deputātu darba grupu, frakcijas padomus un Saeimas prezidijas sēdēs, citos Saeimas vai Saeimas struktūra vienību organizētos pasākumos, kā arī Saeimas ārpolitiskajā darbībā. Saeimas juridiskais birojs, atbildot uz pieteikumu iesniedzējas jautājumiem par viņas kā Saeimas deputātas tiesību ierobežojumu apmēru, norādīja, ka likums viņai liedz piedalīties Saeimas darbā tikai tā 1. pantā norādītajos aspektos, bet viņai netiek liekts īstenot minētajā pantā nenorādītas Saeimas deputāta tiesības, tostarp tiesības iesniegt priekšlikumus, uzdot jautājumus rakstveidā, piedalīties Saeimas dokumentu aprites procesā. Apstrīdētā norma bija spēkā no 2021. gada 14. novembra līdz 2022. gada 31. martam. Šajā laikposmā no 2021. gada 15. novembra līdz 2022. gada 2. martam Saeimas sēdes notika attālināti, bet komisiju sēdes gan attālināti, gan daļēji attālināti. Savukārt no 2022. gada 3. marta līdz 31. martam Saeimas deputāti uz Saeimas sēdēm sanāca klātienē, bet uz Saeimas komisiju sēdēm gan attālināti, gan daļēji attālināti, un atsevišķos gadījumos arī klātienē. Ieteikumu iesniedzēja Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisijai neiesniedza ne certifikātu, ne Klīniskās universitātes slimnīcas speciālisti vai koncīlija atzinumu par vakcinācijas atlikšanu uz noteiktu laiku kopā ar certifikātu par negatīvu COVID-19 testa rezultātu. Tādēļ viņai tika ierobežota iespēja piedalīties Saeimas darbā apstrīdētajā normā noteiktajos aspektos. Proti, pieteikumu iesniedzēji nevarēja piedalīties Saeimas un tās komisiju attālinātajās un klātienes sēdēs, šajās sēdēs izteikties, balsot un plašāk pamatot pašas iesniegtos priekšlikumus. Saeima norāda, ka pieteikumu iesniedzēji, kaut arī viņai bija noteikti ierobežojumi, tomēr saglabāja deputāta mandātu un turpināja piedalīties komisijas sēdēs kā klausītāji. Turklāt Saeimā tika izskatīti pieteikumu iesniedzējas iesniegtie priekšlikumi. Tādējādi laika posmā no 2021. gada 15. novembra līdz 2022. gada 31. martam pieteikumu iesniedzējas tiesības piedalīties Saeimas darbā bija ierobežotas. Līdz ar to apstrīdētajā normā bija noteikts pieteikumu iesniedzējs Satversmes 101. panta 1. daļā ietverto tiesību ierobežojumus. Vērtējot pamatiesību ierobežojumu satversmību, sākotnēji jāpārbauda, vai ierobežojums ir noteikts ar pienācīgā kārtībā pieņemtu likumu. Pamatiesību ierobežojumam jābūt noteiktam tādā likumdošanas procesā, kas atbilst labas likumdošanas principām. Likumprojekts tika iesniegts Saeimai 2021. gada 9. novembrī un izskatīts steidzamības kārtībā 2 lasījumos. Pirmajā lasījumā tas tika izskatīts 2021. gada 11. novembrī, otrajā lasījumā 2021. gada 12. novembrī. Satversmes tiesai nerodas šaubas par to, ka apstrīdētā norma ir pieņemta un izsludināta Satversmē un Saeimas kārtības rullī noteiktajā kārtībā, kā arī ir pieejama atbilstoši normatīvu aktu prasībām. Tāpat Satversmes tiesai nav šaubu par to, ka apstrīdētā norma ir pietiekami skaidri formulēta, lai pieteikumu iesniedzēja būtu varējusi izprast no tās izrietošo tiesību un pienākumu saturu un paredzēt tās piemērošanas sekas. Pēc pieteikumu iesniedzējas ieskata apstrīdētās normas pieņemšanas procesā
netika ievērots labas likumdošanas princips, jo likumprojekts tika pieņemts steidzamības kārtībā un tam tika noteikts īpaši īss priekšlikumu iesniegšanas termiņš. Tas esot liedzis ieinteresētajām personām iespēju piedalīties diskusijā. Tiesas sēdē pieteikumu iesniedzēji argumentēja, ka priekšlikumu iesniegšanas termiņam vajadzējis būt tādam, lai viņi spētu sagatavot savus argumentus par citu personu iesniegtajiem priekšlikumiem. Atbilstoši Saeimas autonomijas principam, likumdevējam ir rīcības brīvība, un tas ir tiesīgs pats izdarīt liederības apsvērums par kāda likumprojekta izskatīšanu steidzamības kārtībā. Turklāt no lietas materiāliem izriet, ka likumdevējs lēmumu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt 2 lasījumos pamatojas ar to, ka valstī ir ārkārtējā situācija un pastāv sevišķi augsts sabiedrības veselības apdraudējums, ko jau ilgstoši nav izdevies novērst. Tātad apstrīdētā norma bija tieši saistīta ar nepieciešamību ierobežot COVID-19 infekcijas izplatību, kuras līmenis 2021. Gada rudenī bija kritiski augsts. Lai izvērtētu, vai likumdevējs ir ievērojis tam noteiktās rīcības brīvības robežas, Satversmes tiesai citstarp jāpārliecinās arī par to, vai priekšlikumu iesniegšanas termiņš 1 stunda bija pietiekams. Kā redzams no 2. lasījumam sagatavotā priekšlikuma apkopojuma, deputāti, tajā skaitā pieteikumu iesniedzēji, Saeimas juridiskais birojs, kā arī citas personas un institūcijas varēja noformulēt un iesniegt savus priekšlikumus. Tādējādi termiņš konkrētajā gadījumā bija pietiekams. Saeimas kārtības ruļa 90. panta 1. un 2. daļa regulē termiņa noteikšanu priekšlikumu iesniegšanai 2. lasījumam, kurā Saeimas deputāts var sagatavot un grozīt savu priekšlikumu. Taču jēdziens termiņš nav saprotams tā, ka termiņam vajadzētu būt tādam, lai deputātam jebkurā gadījumā būtu iespēja reaģēt arī uz citu personu iesniegtajiem priekšlikumiem. Priekšlikuma apspriešanai ir paredzētas diskusijas Saeimas komisijās un debates Saeimā, kad likumprojekts tiek izskatīts 2. lasījumā. Līdz ar to likumdevējs, nosakot likumprojektu izskatīšanu steidzamības kārtībā un priekšlikumu iesniegšanas termiņu, ir ievērojis savas rīcības brīvības robežas. Pieteikumu iesniedzēji uzskata, ka labas likumdošanas princips tika pārkāpts arī tādējādi, ka atbildīgā komisija un Saeima ignorējušas Saeimas juridiskā biroja iebildumus un brīdinājumus par apstrīdētās normas neatbilstību Satversmei. Savukārt Saeima norāda, ka juridiskā biroja iebildumi pret apstrīdēto normu tika apspriesti, bet deputāti tos neatbalstīja. Saeima vērš uzmanību arī uz to, ka pēc iespējas tika uzklausīti un ņemti vērā konstitucionālo tiesību ekspertu viedokļi. No likumprojekta izstrādes materiāliem izriet, ka uz atbildīgās komisijas sēdēm tika aicināti un savu viedokli gan rakstveidā, gan mutvārdos šajās sēdēs pauda vairāki tiesību zinātņu eksperti, tiesības sargs, veselības ministrijas, tieslietu ministrijas, ārlietu ministrijas, kā arī slimību profilaks un kontrolas centra pārstāvi. Gan atbildīgās komisijas, gan Saeimas sēdēs piedalījās un viedokli par likumprojektu pauda arī pieteikumu iesniedzēji. Deputāti atbildīgās komisijas sēdēs un Saeimas sēdēs iepazinās ar viņiem pieejamiem likumprojektu izstrādes materiāliem, tostarp arī ar juridiskā biroja atzinumu, bet nolēma tajā paustajam viedoklim nepievienoties. Juridiskā biroja viedoklis nevar liekt likumdevējam tiesības realizēt savus pilnvaras un pieņemt tiesību normas, ja tās atbilst Satversmei un vispārējiem tiesību principiem. Tādējādi pamatiesību ierobežojums ir noteikts ar pienācīgā kārtībā pieņemtu likumu. Satversmes tiesa izvērtēs pieteikumu iesniedzējas tiesību ierobežojumu piedalīties Saeimas un tās komisiju attālinātajās sēdēs. Ikviena pamatiesību ierobežojuma pamatā ir jābūt apstākļiem un argumentiem,
Kādēļ tas vajadzīgs? Proti, ierobežojums tiek noteikts svarīgu interešu leģitīma mērķa labad. Pieteikumā norādīts, ka apstrīdētajā normā noteiktā ierobežojuma vienīgais leģitīmais mērķis varētu būt sabiedrības veselības un drošības interešu aizsardzība Covid-19 infekcijas izplatības apstākļos. Savukārt Saeima uzskata, ka apstrīdētās normas mērķi ir norādīti likuma 1. pantā, un tie visi atzīstami par leģitīmiem, jo ir vērsti uz demokrātiskās valsts iekārtas un sabiedrības drošības aizsardzību. Likumprojekta 2. lasījumam vairākas Saeimas frakcijas iesniedza priekšlikums papildināt likumprojekta tvērumu, ierobežojumu piedalīties Saeimas darbā attiecinot ne tikai uz Saeimas un tās komisiju klātienes sēdēm, bet arī uz attālinātajām sēdēm, kā arī paplašināt likuma mērķus. Saeimā atbalstīja šos priekšlikumus un likuma 1. pantā tika ietverti šādi mērķi. Pirmkārt, nodrošināt sabiedrības veselības un drošības interesēm atbilstošu rīcību Covid-19 infekcijas izplatības apstākļos. Otrkārt, sekmēt uzticēšanos valstī īstenotajai Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības politikai. Treškārt, solidarizēties ar pārējo valsts un pašvaldību institūciju, tajā skaitā kapitāla sabiedrību, amatpersonām un darbiniekiem, nodrošinot taisnīgu attieksmi Covid-19 infekcijas izplatības mazināšanas pasākumu īstenošanā. Un ceturtkārt, vairot uzticēšanos valsts un pašvaldību institūciju, tajā skaitā Saeimas darbībā. Tātad viens no mērķiem, kādēļ tika ierobežotas Saeimas deputātu tiesības piedalīties Saeimas un komisiju attālinātajās sēdēs, bija nodrošināt sabiedrības veselības un drošības interesēm atbilstošu rīcību Covid-19 infekcijas izplatības apstākļos. Saeimas atbildes rakstā norādīts, ka šis mērķis atbilst Satversmes 116. pantā noteiktajam leģitīmajam mērķim sabiedrības drošības aizsardzību. Satversmes tiesa jau atzinusi, ka strauja un nekontrolēta Covid-19 infekcijas izplatība ir saistīta ar būtiskiem visas sabiedrības apdraudējumiem, proti nekontrolēta Covid-19 infekcijas izplatība varēja izraisīt veselības aprūpes sistēmas pārslodzi un apdraudēt veselības aprūpes un ārstniecības pakalpojumu nepārtrauktību. Veselības aprūpes sistēmas pārslodzes novēršana ir svarīga visas sabiedrības labklājībai, jo no pienācīgas veselības aprūpes sistēmas funkcionēšanas ir atkarīga visu iedzīvotāju iespēja saņemt veselības aprūpi un tādējādi īstenot Satversmes 111. pantā ietvertās tiesības uz veselības aizsardzību, nevien pēc inficēšanās ar Covid-19, bet arī citu veselības traucējumu gadījumā. Slimību profilakses un kontrolas centrs norāda, ka lielāko slogu veselības aprūpes sistēmai radīja ar Covid-19 sasirgušie pacienti, kas nebija uzsākuši vai pabeiguši vakcināciju. Smagas saslimšanas un attiecīgi hospitalizācijas risks nevakcinētām personām bijis 4,6 reizes augstāks nekā personām ar pabeigtu pamatvakcinācijas kursu. Tāpat arī smagas saslimšanas un tās letāla iznākuma risks nevakcinētām personām bijis 9,4 reizes augstāks nekā personām ar pabeigtu pamatvakcinācijas kursu. Kamēr nebija sasniegta pietiekama vakcinācijas pret Covid-19 aptvere, esot strauji pieaudzis vidēji smago un smago Covid-19 gadījumu skaits to cilvēku vidū, kuri vēl nebija uzsākuši vai pabeiguši vakcināciju pret Covid-19. Apstrīdētajā normā ietvertais pieteikuma iesniedzējas pamatiesību ierobežojums piedalīties Saeimas un tās komisija attālinātajās sēdēs bija vērsts uz vakcinācijas pret Covid-19 aptveres palielināšanu. Savukārt vakcinācijas aptveres palielināšanas mērķis, kā tiesas sēdē norādīja slimību profilaks un kontrolas centra pārstāvs, bija panākt to, lai samazinātos ar Covid-19 inficējušos personu skaits,
vai arī gadījumos, kad inficēšanās tomēr notikusi, slimības gaita būtu viegla un nevajadzētu ārstēties slimnīcā. Tādā veidā tika atvieglota slimnīcu noslodze un visa veselības aprūpes sistēma. Tātad, apstrīdētajā normā paredzētā pieteikuma iesniedzējas tiesību ierobežojuma piedalīties Saeimas un tās komisija attālinātajās sēdēs, leģitīmais mērķis pēc būtības bija sabiedrības labklājības aizsardzība. Saeima gan atbildes rakstā, gan tiesas sēdē pauda viedokli, ka iepriekš minētajam pieteikumu iesniedzējas tiesību ierobežojumam bijuši arī tādi mērķi, kā veicināt uzticēšanu Saeimas darbam un valstī īstenotai COVID-19 izplatības pārvaldības politikai, kā arī solidarizēties ar pārējo valsts un pašvaldību institūciju, tajā skaitā kapitāla sabiedrību, amatpersonām un darbiniekiem. Pieteikuma iesniedzēji norāda, ka šie mērķi ir politiski un nav atzīstami par tādiem, kas varētu būt par pamatu viņas pamatiesību ierobežošanai. Savukārt pēc Saeimas ieskata COVID-19 krīzi bijis iespējams pārvarēt, vairojot sabiedrības uzticēšanos valstī īstenotajai COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības politikai un solidarizējoties ar pārējo sabiedrību, un tas ir bijis galvenais apstrīdētās normas mērķis. Atbildīgās komisijas vadītājs Juris Rančāns komisijas 2021. gada 2. novembra sēdē, kā arī tiesas sēdē vērsa uzmanību uz to, ka ļoti liela sabiedrības daļa nesaprot, kāpēc deputāti būtu nošķirami no citām sabiedrības grupām, kurām darba pienākumu pildīšanai bija jāuzrāda certifikāts. Valstī pastāvoša epidemioloģiskā situācija attiecas arī uz Saeimas deputātiem. Bija svarīgi tas, lai Saeima valdītu sabiedrības uzticēšanos un tās pārstāvi izrādītu solidaritāti ar sabiedrību COVID-19 krīzes pārvarēšanā. Taču Saeimai ir īpaši būtiska loma Latvijas konstitucionālajā iekārtā, un vēl jo vairāk tai ir izšķiroša loma sabiedriskās dzīves jautājumu risināšanā krīzes situācijā. Šādā situācijā ir svarīga izsvērtu lēmumu pieņemšana, ko var panākt tikai tad, ja ikvienam deputātam ir iespēja paust savu viedokli. Arī Igaunijas augstākā tiesa atzinusi, ka Igaunijas parlamentu deputātu dalību COVID-19 krīzes risināšanā ir vitāli svarīga. Bez tam, krīzes situācijā, pieņemot Saeimas deputātu tiesības ierobežojošas normas, var tikt apdraudēta Saeimas lemtspēja. Saeima tai piešķirto likumdevēju var īstenot, pieņemot tās kompetencē nodotus lēmumus savās sēdēs. Satversmes 23. pantā noteikts, ka Saeimas sēdes var noteikt, ja tanīs piedalās vismaz puse Saeimas locekļu. Atsevišķos gadījumos Satversmē noteikts augstākas kvoruma prasības. Kvoruma prasība ievērošana ir būtiska, lai Saeima būtu tiesīga savās sēdēs pieņemt lēmumus. Saeimas sēžu leģtiesību nodrošina Saeimas deputātu dalību tajās. Saeimas sēde, kurā nav kvoruma, ir neleģitīma, tādēļ tajā nav iespējams nec pieņemt lēmumus, nec noturēt debates un izskatīt citus Saeimas sēdē izlēmjamus jautājumus. Tādējādi, kaut arī sabiedrības uzticēšanās Saeimai un valstī īstenotajai COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības politikai un solidarizēšanās ar sabiedrību COVID-19 krīzes pārvarēšanā ir būtiskas vērtības, tās tomēr nevar tikt atzītas par leģitīmu mērķi, lai ierobežotu Saeimas deputātu tiesības piedalīties Saeimas darbā. Turklāt šīs vērtības izskatāmajā gadījumā Saeima būtu varējusi nostiprināt, piemēram, Saeimai paužot nostāju, ka tā ir vienota ar pārējo sabiedrību COVID-19 krīzes pārvarēšanā. Ņemot vērā minēto, pieteikumu iesniedzējs pamatiesību ierobežoja piedalīties Saeimas un tās komisiju attālinātajās sēdēs, leģitīmais mērķis bija sabiedrības labklājības aizsardzība. Noskaidrojot, vai pamatiesību ierobežojums ir samērīgs, Satversmes tiesa visu pirms pārbaudīs, vai ierobežojums bija piemērots leģitīmā mērķa sasniegšanai. Lai to izdarītu, tiks izvērtēts,
vai leģitīmais mērķis, sabiedrības labklājības aizsardzība, varēja tikt sasniegts, ierobežojot pieteikumu iesniedzējas tiesības piedalīties Saeimas un tās komisiju attālinātajās sēdēs. Ar apstrīdēto normu noteiktais pamatiesību ierobežojums bija vērsts uz vakcinācijas pret Covid-19 aptveres palielināšanu, tādējādi novēršot veselības aprūpes sistēmas pārslodzes. Valsts spēja nodrošināt ikvienam Satversmes 111. pantā ietvertās pamatiesības ir tieši atkarīgi no veselības aprūpes sistēmas spējas sniegt personai, kurai radušies veselības traucējumi, medicīnisko palīdzību. Tā kā veselības aprūpes sistēmas resursi ir ierobežoti, pēkšņs un strauji pacientu skaita pieaugums var apgrūtināt veselības aprūpes sistēmas darbību vai pat vispār apdraudēt veselības aprūpes sistēmas funkcionēšanu. Pasaules veselības organizācija atzinusi, ka vakcinācija ir viens no veiksmīgākajiem zināmajiem veselības aizsardzības pasākumiem. Pasaules veselības organizācija norādījusi arī to, ka vakcinācija ir efektīvākais veids, kā pasargāt sevi un visu sabiedrību kopumā no inficēšanās ar Covid-19 un īpaši smagas slimības gaitas vai pat nāves, kā arī novērst Covid-19 izraisīto kaitējumu. Arī slimību profilakses un kontrolas centrs norādīja, ka Latvijas epidemioloģiskās uzraudzības un starptautiski pieejamie zinātniskie dati liecina par vakcinācijas izšķirošo nozīmi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanā, smagu slimības formu un nāves gadījumu novēršanā. No slimību profilakses un kontrolas centra apkopotajiem datiem izriet, ka līdz brīdim, kad likums stājās spēkā, proti 2021. gada 14. novembrim, pamatvakcinācijas pret Covid-19 aptvere bija 58,8%. Pasaules veselības organizācija norādīja, ka, lai aizsargātu cilvēkus no inficēšanās ar Covid-19, aizsargātu veselības aprūpes sistēmu un mazinātu jaunu Covid-19 variantu rašanos, proti pārvarētu krīzi, nepieciešama vismaz 70% iedzīvotāju vakcinācija. Vakcinācijas aptveres palielināšanas pasākumi bija vērsti uz to, lai samazinātu Covid-19 infekcijas izplatību un palēninātu tempu, kādā pieauga to ar Covid-19 inficējušos pacientu skaits, kuriem bija nepieciešama veselības aprūpe. Tiesībsargs viedoklī Satversmes tiesai un Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcas pulmonologs, invazīvās pneimonoloģijas kabineta vadītājs Ainārs Zariņš tiesas sēdē norādīja, ka pat vienas personas vakcinācija varēja pozitīvi ietekmēt kopējo vakcinācijas pret Covid-19 aptveri valstī. Nepieļaujot strauju Covid-19 slimnieku skaita pieaugumu, esot bijis iespējams mazināt veselības aprūpes sistēmas pārslodzes risku. Ņemot vērā minēto, likumdevēja izraudzītais līdzeklis, pieteikumu iesniedzējs tiesību piedalīties Saeimas un tās komisiju attālinātajās sēdēs ierobežošana bija piemērots leģitīmā mērķa sabiedrības labklājības aizsardzību sasniegšanai. Izvērtējot to, vai izraudzītie līdzekļi ir nepieciešami leģitīmā mērķa sasniegšanai, Satversmes tiesa pārbauda, vai leģitīmo mērķi nevar sasniegt ar citiem indivīda tiesības mazāk ierobežojošiem līdzekļiem, kuru būtu tikpat iedarbīgi. Pieteikumu iesniedzēja tiesas sēdē norādīja, ka vērtējot viņas tiesību ierobežojumu piedalīties Saeimas un tās komisiju attālinātajās sēdēs, Covid-19 tests nesot uzskatāms par alternatīvu līdzekli. Pieteikumu iesniedzēji nav norādījusi nevienu citu alternatīvu līdzekli, ar kuru viņas prāt būtu bijis iespējams sasniegt leģitīmo mērķi. Arī Satversmes tiesa nekonstatē citu pieteikumu iesniedzējas tiesības mazāk ierobežojošu līdzekli. Tādējādi leģitīmais mērķis, sabiedrības labklājības aizsardzība, nebija sasniedzams ar citiem pieteikumu iesniedzējas tiesības mazāk ierobežojošiem līdzekļiem. Lai izvērtētu, vai pieteikumu iesniedzējas tiesību ierobežojums piedalīties Saeimas un tās komisiju attālinātajās sēdēs ir samērīgs, jāpārliecinās arī par to, vai nelabvēlīgās sekas, kas personai radās minēto tiesību ierobežošanas rezultātā, nav lielākas par labumu,
ko no tā guva sabiedrība kopumā. Tādējādi Satversmes tiesai jānoskaidro, kurai no līdzsvarojamām interesēm būtu piešķirama prioritāte. Pieteikumu iesniedzēja uzskata, ja tauta ir ievēlējusi savu priekšstāvu un tas iegūs Saeimas deputātu mandātu, tad esot būtiski nodrošināt tautas izvēles īstenošanu. Ja Saeimas deputātam lietas pildīt viņa amata pienākums, tad tautai tiekot liekta tās priekšstāvu dalība likumdošanas procesā. Savukārt Saeima norāda, ka sabiedrības iegūms no apstrīdētā normā ietvertā ierobežojuma bijis lielāks nekā pieteikuma iesniedzējas tiesībām nodarītais kaitējums. Turklāt apstrīdētā norma pēc būtības nesot liegus Saeimas deputātei pārstāvēt tautu. Tiesas sēdē pieteikuma iesniedzēja norādīja, ka pat viena deputāta balss var būt izšķiroša lēmumu pieņemšanā Saeimā. Saeimas pārstāvis tiesas sēdē norādīja, ka ar apstrīdēto normu tika ierobežotas pašas būtiskākās Saeimas deputāta tiesības, tomēr uzsvēra, ka citas pieteikuma iesniedzēja tiesības palikušas neskartas un viņa tās varējusi īstenot. Lai noskaidrotu, vai ar apstrīdēto normu ir panākts taisnīgs līdzsvars starp sabiedrības iegūmu un pieteikumu iesniedzējas tiesību piedalīties Saeimas un tās komisija attālinātajās sēdēs ierobežoja, ir jāizvērtē, vai nelabvēlīgās sekas, kas pieteikumu iesniedzējai radās viņas pamatiesību ierobežošanas rezultātā, nav lielākas par labumu, ko no šā ierobežojuma gūs sabiedrība kopumā. Saeima ir vienīgā vēlēšanu ceļā izveidota valsts varas konstitucionālā institūcija. Latvijas demokrātiskajā iekārtā Saeimai ir būtiska loma politiskajās debatēs. Saeimas deputāti, pildot savu amata pienākumus, pārstāv tautu, vērš uzmanību uz tai aktuāliem jautājumiem un aizstāv tās intereses. Tādējādi ikviena deputāta tiesību īstenošana veicina efektīvu demokrātijas funkcionēšanu, likumdevēja leģitimitāti un viedokļu plurālismu parlamenta sastāvā atbilstoši suverēna paustajai gribai. Arī Eiropas cilvēktiesību tiesa atzinusi, ka parlaments ir demokrātiskas sabiedrības galvenā vērtība, kas ir būtisks politisko debašu fórums un kas ietver arī parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu. No minētā izriet, ka ikvienam Saeimas deputātam ir īpaša loma Latvijā kā demokrātiskā tiesiskā valstī. Arī tāds viedoklis, ko pauž tikai viens vai daži Saeimas deputāti, ir būtisks Saeimas darbā. No izskatāmās lietas materiāliem izriet, ka pieteikumu iesniedzēji saglabāja savu deputātas mandātu, un viņai bija tiesības sagatavot un iesniegt priekšlikumus un uzdot jautājumus rakstveidā. Tāpat viņai tika saglabāts arī tiesības sagatavot un iesniegt likumprojektus un Saeimas lēmumu projektus un sazināties ar vēlētājiem. Taču Saeimas deputāts var pārstāvēt tautu, tostarp paust tautas gribu, tikai tad, ja viņam tiek nodrošināta iespēja izmantot tās tiesības, kurām ir izšķiroša nozīme Saeimas deputāta darbā. Kaut arī pieteikumu iesniedzējai daļa no deputāta tiesībām tika saglabāta, tomēr iespēja tās īstenot nav pielīdzināma deputāta tiesībām piedalīties Saeimas un tās komisijas sēdēs, runas tiesībām un tiesībām balsot. Ņemot vērā minēto, pieteikumu iesniedzējas tiesību ierobežojumu, piedalīties Saeimas un komisija attālinātajās sēdēs, radītās nelabvēlīgās sekas bija lielākas par sabiedrības ieguvumu. Satversmes tiesai izskatāmajā lietā jāizvērtē arī tas, vai Satversmes 101. panta 1. daļai atbilst no apstrīdētās normas izrietošais pieteikumu iesniedzējs tiesību ierobežojums piedalīties Saeimas klātienes sēdēs. Satversmes tiesa šā sprieduma 17.1. punktā izvērtēja no apstrīdētās normas izrietošā pieteikumu iesniedzējas pamatiesību ierobežojumu leģitīmo mērķi, sabiedrības labklājības aizsardzība, un minētajā punktā izdarītie secinājumi ir vienlīdz attiecināmi arī uz pieteikumu iesniedzējas tiesību ierobežojumu piedalīties Saeimas klātienes sēdēs.
No lietas materiāliem izriet, ka vēl viens mērķis, kura dēļ tika ierobežotas pieteikuma iesniedzējas tiesības piedalīties Saeimas klātienes sēdēs, bija epidemioloģiski drošu apstākļu nodrošināšana Saeimas telpās. Satversmes tiesa ir atzinusi, ka no Satversmes 111. panta izriet valsts pienākums ievērot, aizsargāt un nodrošināt personas tiesības uz veselību. Pienākums nodrošināt tiesības uz veselību citstarp nozīmē to, ka valstī ir jāveic konkrēti pasākumi šo pamatiesību īstenošanai. Tas nozīmē valsts pienākumu aizsargāt vienu personu grupu no citas personu grupas darbības rezultātā radīt skaitīgas ietekmes uz veselību. Turklāt Latvijas konstitucionālajā iekārtā nav pieļaujama tāda situācija, ka valsts paliktu bez likumdevēja varu īstenojošās institūcijas. Tas ir īpaši svarīgi, lai tiktu nodrošināta stabila valsts funkcija izpilde. Ja tiek apdraudēta iespēja Saeimas sēdēs nodrošināt Satversmē izvirzītās kvoruma prasības, tad var tikt apdraudēta arī Saeimas spēja pildīt tai uzticētās likumdevēja funkcijas. Tādējādi bija būtiski aizsargāt arī ikvienu Saeimas deputātu no Covid-19 infekcijas pārneses personu savstarpējo kontaktu rezultātā. Ņemot vērā minēto secinājums, ka no apstrīdētās normas izrietošais pieteikumu iesniedzējas tiesību ierobežojums piedalīties Saeimas klātienes sēdēs bija vērsts uz to, lai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatību starp Saeimas deputātiem un darbiniekiem. Tādējādi šā ierobežojuma mērķis bija aizsargāt citu cilvēku tiesības. Līdz ar to pieteikumu iesniedzējas tiesību ierobežojumu piedalīties Saeimas klātienes sēdēs leģitīmie mērķi bija sabiedrības labklājības un citu cilvēku tiesību aizsardzību. Šā sprieduma 18. punktā Satversmes tiesa izvērtēja pieteikumu iesniedzējas tiesību ierobežojumu piemērotību leģitīmā mērķa sabiedrības labklājību aizsardzību sasniegšanai. Šajā sakarā izdarītie secinājumi ir vienlīdz attiecinājumi arī uz pieteikumu iesniedzējas tiesību ierobežojumu piedalīties Saeimas klātienes sēdēs. Atsevišķi Satversmes tiesai ir jāizvērtē tas, vai ierobežojot pieteikumu iesniedzējas tiesības piedalīties Saeimas klātienes sēdēs, varēja sasniegt leģitīmo mērķi citu cilvēku tiesību aizsardzību. Covid-19 izplatās ar nelielu pilienu starpniecību, kuri no cilvēku elpceļiem izdalās viņam runājot, klepojot vai šķaudot. Deputātu atrašanās Saeimas telpās nozīmē, ka viņi tieši kontaktējas gan cits ar citu, gan ar Saeimas darbiniekiem. Saeimai ir pienākums nodrošināt un aizsargāt gan deputātu, gan Saeimas darbinieku veselību. Slimību profilaks un kontrolas centrs norādīja, ka risks inficēties ar Covid-19 nevakcinētām personām esot 3 reizes augstāks nekā personām ar pabeigtu vakcinācijas kursu. Vakcinācija ļauj efektīvi samazināt inficēšanās gadījumu skaitu un novērst smagu slimības gaitu. Ar apstrīdētajā normā noteikto līdzekli varēja samazināt Saeimas deputātu un darbinieku risku inficēties ar Covid-19. Ja Saeimas telpās pulcējās tikai vakcinēts vai Covid-19 pārslimojušas personas, kurām izstrādājusies imunitāte pret šo infekcijas slimību, tad varēja tikt mazināts risks, ka nevakcinēts Saeimas deputāts varētu pārnest Covid-19 ierosinātāju vīrusu un nodot to deputātiem un darbiniekiem, kuri bija vakcinējušies vai pārslimojuši Covid-19. Tādējādi varēja mazināt arī iespējamību, ka Saeimas deputāti inficējas ar Covid-19. Nespēja piedalīties Saeimas sēdēs un tādējādi tajās nav kvoruma. Tā kā Saeimas spēja funkcionēt ir tieši atkarīga no deputāta spējas piedalīties Saeimas sēdēs, tad, mazinot varbūtību, ka vakcinētie deputāti Saeimas telpās nonāk tiešā kontaktā ar deputātu, kurām nav certifikāta, tika nodrošināta Saeimas spēja funkcionēt. Līdz ar to likumdevēja izraudzītais līdzeklis pieteikumu iesniedzējas tiesību piedalīties Saeimas klātienes sēdēs ierobežošana bija piemērots leģitīmo mērķu, sabiedrības labklājības un citu cilvēku tiesību sasniegšanai. Satversmes tiesai ir jāpārbauda, vai nepastāv alternatīvi līdzekļi, kas pieteikumu iesniedzējas tiesības piedalīties Saeimas klātienes sēdēs būtu ierobežojuši mazāk. Satversmes tiesa vērtēs, vai visi iepriekš identificētie leģitīmie mērķi nevarēja tikt sasniegt
ar kādu mazāk ierobežojošu, bet tikpat efektīvu līdzekli. Prezidijs ir tā Saeimas institūcija, kas līdztekus Satversmē tieši paredzētajām funkcijām ir tiesīga noteikt Saeimas darbību un iekšējo kārtību tik tālu, cik tālu Saeimas kārtības rullis vai cits likums prezidiju uz to pilnvaru. Likums 6. pants noteica, ka Saeimas prezidijs neretāk kā reizi 2 mēnešos kopš likuma spēkā stāšanās dienas izvērtē likumā noteikto ierobežojumu saglabāšanas nepieciešamību. Likumprojektā bija ietverts Saeimas prezidija uzdevums regulāri sekot līdzi epidemioloģiskai situācijai valstī un izvērtēt Saeimas deputātiem likumā noteikto papildu prasību turpmākas saglabāšanas nepieciešamību. Saeima šo uzdevumu prezidijam noteica, lai nodrošinātu to, ka Saeimas deputātu tiesību ierobežojumi tiek saglabāti tikai tik ilgi, cik ilgi tie nepieciešami. No lietas materiāliem izriet, ka Saeimas prezidijs šo izvērtējumu veica 2022. gada 13. janvāra un 15. marta sēdēs. 2022. gada 15. marta sēdē tika konstatēts, ka epidemioloģiskā situācija Latvijā ir būtiski uzlabojusies, kā arī ir būtiski mainīts nodarbinātības regulējums, ievērojami samazinot to nodarbināto kategoriju skaitu, kuriem nepieciešams certifikāts. Tika secināts, ka ar 2022. gada 1. aprīli likumu varētu atzīt par spēku zaudējuši. 2022. gada 24. martā Saeima pieņēma likumu, ar kuru atzina, ka likums zaudēja spēku 2022. gada 1. aprīlī. Ar ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumu numur 720 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu bija noteikts, ka ārkārtējā situācija izsludināma no 2021. gada 11. oktobra līdz 2022. gada 28. februārim. 2022. gada 1. martā šis rīkojums zaudēja spēku. Tātad ārkārtējā situācija tika izbeigta ar 2022. gada 1. martu. No ministru kabineta 2022. gada 15. februāra noteikumu numur 127 grozījumi ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos numur 662 ar nosaukumu epidemioloģiskās drošības pasākumu COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, anotācijas izriet, ka ministru kabinets jau 2022. gada februāra vidū, ņemot vērā ekspertu viedokļus, bija prognozējis, ka februāra beigās, marta sākumā būs novērojama situācijas stabilizācija un pakāpeniski mazināsies saslimstība. Tā, ka pēc 2022. gada 28. februāra, ja tiks atcelt ārkārtējā situācija, varēs atcelt arī lielu daļu ārkārtējās situācijas laikā spēkā esošo epidemioloģiskās drošības pasākumu. Līdz ar ārkārtējās situācijas izbeigšanu no 2022. gada 1. marta tika atcelta lielākajai daļai nodarbināto izvirzītā prasība pēc certifikāta. Šī prasība līdz 2022. gada 31. martam tika saglabāta 4 nodarbināto grupām. Pirmkārt, pedagogiem un bērnu uzraudzībā nodarbinātajiem, otrkārt, sociālajā aprūpē nodarbinātajiem, treškārt, veselības aprūpē nodarbinātajiem un ceturtkārt, publiskajā sektorā nodarbinātajiem, kuri ikdienā apkalpo klientus. Saeimas pārstāvis un Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes vadošā pētniece Solvita Olsena tiesas sēdē norādīja, ka arī pēc tam, kad valstī vairs nebija ārkārtējās situācijas, tomēr joprojām saglabājusies nepieciešamība nodrošināt likuma 1. pantā noteikto mērķu sasniegšanu. Kā Satversmes tiesa jau iepriekš ir atzinusi, tas, ka valstī nav izsludināta ārkārtējā situācija, vēl nenozīmē, ka vairs nepastāvētu tādi būtiski draudi personu veselībai un labklājībai, kuru novēršanai nepieciešama steidzama valsts rīcība. Taču tas nenozīmē, ka likumdevējs varētu uz valstī vērojamām situācijas izmaiņām
reaģēt novēloti un nekonsekventi. Formāla likuma prasība izpildīšana varēja novest pie tā, ka rīcība ir novēlota. Likumdevējiem arī ar Saeimas prezidijas starpniecību bija pienākums uz situācijas izmaiņām saistībā ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu reaģēt bez kavēšanās. Covid-19 krīzes apstākļos bija nepieciešama koordinēta valsts varas institūcija rīcība. Turklāt bija jāņem vērā katra Saeimas deputāta īpašā loma demokrātiskā tiesiskā valstī, un tas, ka ar apstrīdēto normu tika ierobežotas tādas Saeimas deputāta tiesības, kurām ir izšķiroša nozīme Saeimas deputāta darbā. Nav izskaidrojuma tam, kāpēc likumdevējs apstākļos, kad jau varēja prognozēt situācijas stabilizāciju un pakāpenisku saslimstības ar Covid-19 mazināšanos, nereaģēja pietiekami saulaicīgi un neizvērtēja Saeimas deputāta tiesību ierobežojumu saglabāšanas nepieciešamību. Turklāt prasība pēc certifikāta līdz 2022. gada 31. martam tika saglabāta tikai tajās nozarēs, kurās darbs ir saistīts ar ciešiem cilvēku savstarpējiem kontaktiem, kuri atkal varētu novest pie nopietna Covid-19 uzliesmojuma. No lietas materiāliem neizriet, un arī Saeimas pārstāvis tiesas sēdē nesniedza argumentus par to, ka Saeimas deputāta pienākumu izpildē būtu tāds raksturs, ko varētu atzīt par objektīvu pamatojumu tam, lai pieteikumu iesniedzējs tiesību ierobežojumu saglabātu mēnesi ilgāk nekā lielākajai daļai citu nodarbināto noteiktos tiesību ierobežojumus. Vēl jau vairāk, Saeimas prezidijas 2022. gada 28. februārī, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, nolēma, ka no 2022. gada 3. marta Saeima sanāk uz sēdē klātienē. Tātad Saeimas prezidijas jau 2022. gada 28. februārī epidemioloģisko situāciju Latvijā bija novērtējis kā pietiekami drošu un stabilu, lai Saeima sanāktu uz sēdēm klātienē. Kā izriet no tiesas sēdē paustā, no 2022. gada 3. marta bija noteikti zināmi epidemioloģiskās drošības pasākumi, proti bija spēkā prasība Saeimas telpās lietot medicīnisko masku un ievērot distanci starp personām. Tādējādi pati Saeima bija atzinusi, ka ir iespējams epidemioloģiskās drošības prasības mīkstināt. Tāpat no Slimību profilaks un kontrolas centra un veselības ministrijas sniegtās informācijas izriet, ka vakcinācijas pret Covid-19 aptvere 2022. gada martā bija ievērojami uzlabojusies un sasniegusi 68,9%. Kā tiesas sēdē norādīja Slimību profilaks un kontrolas centra pārstāvis, tas, ka atsevišķi saslimstības rādītāji 2022. gada martā bija pieauguši, esot izskaidrojams ar Covid-19 varianta Omikron izplatību. Turklāt ar to inficētajām personām slimība lielākoties izpaudusies vieglākā formā, tā ka nebija nepieciešama ārstēšanās slimnīcā. Tātad laikā, kad atbildīgās institūcijas vairs nesaskatīja nepieciešamību saglabāt tikpat stingras epidemioloģiskās drošības prasības, kādas tās bija 2021. gada rudenī, nebija saskatāms arī objektīvs pamats, joprojām ierobežot Saeimas deputātu tiesības piedalīties Saeimas klātienes sēdēs. Līdz ar to leģitīmie mērķi, sabiedrības labklājības un citu cilvēku tiesību aizsardzību varēja tikt sasniegt ar citu pieteikuma iesniedzējas tiesības mazāk ierobežojošu, bet tikpat efektīvu līdzekļu. Tādējādi apstrīdētā norma neatbilst Satversmes 101. panta 1. daļai. Tā kā apstrīdētā norma atzīta par neatbilstošu Satversmes 101. panta 1. daļai, vairs nav nepieciešams izvērtēt šīs normas atbilstību Satversmes 96. pantam. Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 32. panta 3. daļu tiesību norma, kuru Satversmes tiesa atzinos par neatbilstošu augstāku juridisku spēku tiesību normai, uzskatām par spēkā neesošu no Satversmes tiesas sprieduma publicēšanas dienas, ja Satversmes tiesa nav noteikusi citādi. Savukārt šā likuma 31. panta 11. punkts paredz Satversmes tiesas tiesības spriedumā norādīt brīdi,
ar kuru šāda tiesību norma zaudē spēku. Apstrīdētā norma ir zaudējusi spēku, tomēr pieteikuma iesniedzēja lūgusi Satversmes tiesu to atzīt par spēkā neesošu no viņas pamatiesību aizkāruma rašanās brīža. Izmantojot Satversmes tiesas likuma 31. panta 11. punktā piešķirtās tiesības, Satversmes tiesai lietās, kas ierosināts pēc konstitucionālās sūdzības, pēc iespējas jānovērš personas pamatiesība aizkārums. Pieteikuma iesniedzējas tiesību ierobežojums ietekmēja ne tikai viņas tiesības piedalīties Saeimas un tās komisijas sēdēs, bet arī Satversmes 33. pantā ietvertās tiesības saņemt atlīdzību par Saeimas deputātu pienākumu pildīšanu. Apstrīdētās normas atzīšana par spēku zaudējuši no pieteikuma iesniedzējas pamatiesību aizskāruma rašanās brīža ir vienīgā iespēja aizsargāt viņas pamatiesības. Tādēļ attiecībā uz pieteikumu iesniedzēju apstrīdētā norma atzīstam par spēkā neesošu no 2021. gada 15. novembra, kad viņai tika liektas tiesības pilnvērtīgi piedalīties Saeimas darbā. Nolēmuma daļa. Lūdzu visiem piecelties. Pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 30. līdz 32. pantu, Satversmes tiesa nosprieda atzīt likuma par pagaidu papildu prasībām Saeimas deputātu un pašvaldības doļu deputātu darbam 2. pantu par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 101. panta 1. daļai un attiecībā uz pieteikumu iesniedzēju par spēkā neesošu no 2021. gada 15. novembra. Spriedums ir galīgs un nepārsūdzams, spriedums stājas spēkā tā pasludināšanas brīdī. Seko tiesas sēdes priekšsēdētāja paraksts. Tiesa sēdi, kas veltīta sprieduma nolasīšanai šajā lietā, pasludina par slēgtu. Paldies!